Un te mēs ieraugam, šis ir vislabākais attēls, mēs redzam, ka pacientei ir gaiša struktūra ar labu robežu, kas iespiežās muguras smadzenēs. Jūs varat redzēt, ka muguras smadzenes ir dislocētas uz labo pusi, tātad audzējs faktiski ir viņas aizspiedis prom uz labo pusi. Tātad mēs varam redzēt, ka šis audzējs ir vienmērīgas konsistences, tātad viņš izskatās viendabīgs, viņam ir labas robežas, viņš krāja kontrastvielu, un pēc visām radioloģiskām pazīmēm viņš liek domāt, ka tā ir meningioma. Meningioma nav viss smadzeņu audzējs, bet smadzeņu apvalku audzējs. Kā zināms, gan lielās smadzeņu puslodes, gan arī muguras smadzenes ir ietvertas smadzeņu apvalkos. Un meningioma ir audzējs, kas rodās kā reiz no apvalkiem. Bet meningiomas problēma ir tāda, un problēma arī šajā gadījumā ir tāda, ka meningioma ir izaugusi ļoti liela un ar savu masu spiež uz muguras smadzenēm, tādā veidā radot apdraudējumu, ka šai masai pieaugot var iestāties jau dziļš muguras smadzeņu bojājums.